Kas par mājaslapā, kad uzpeld notifikācija, ka kāds ir nopircis konkrētu produktu, vai pie produkta rādās, cik cilvēki tagad šo produktu skatās? Kā pareizi integrēt šādas lietas internetu veikalā? Tur būtu jāatspoguļojas reāliem datiem. Varbūt sarežģīti tas nav integrēt tādas lietas, bet, teiksim, ja tu esi iegājis mazā internetu veikalā, tev stūrītī visu laiku regulāri tur ik pēc 2-3 sekundēm rādās, ka tur kāds Džons no Teksasas tikko ir nopircis kaut ko, paiet tur pāris sekundes, atkal kaut ko Džons ir nopircis vēl kaut kas, tad tev tajā brīdī tu saproti, ka tas ir kaut kāds spams vai tā nav īstenība. Vai ja tu ieej kaut kādā mazā, adīto zeķu internetu veikalā, tu atver kādu zeķus un skaties, ka šo produktu pašlaik skatās tur 125 lietotāji, kas pavisam arī ir iespējams, bet maz ticams, tad tas tādu šaubu rāda un tad tev pazūd tā uzticamība. Bet, ja tie ir reāli dati un, teiksim, ja tas parētam varbūt parādās tev tur tā notifikācija apakšā, tad tas var arī psiholoģiski tā kā labvēlīgi nostrādāt. Tu kā varbūt šaubies to produktu tev vajag vai nē, bet, ja redzi, ka cilvēki pērk kādu produktu, tad tas tev tādu papildus grūdienu iedod, un tas tev var arī palīdzēt tavam internetu veikalam pārdot vairāk. Jūs man varat tādu lietu izdarīt? Protams, nāc uz e-komercija.lv, piesakies konsultācijai un pastāstīsim visu to.